Ir. Ir. Čau visiem! Šodien esam Air Baltic disku golfa parkā un mums ir jauns izaicinājums ar melnējiem mystery boxiem no Diskmānijas. Ziemassvētki klāt, melnie mystery boxi. Viens Pāvēlam, viens man. Spēlējam matchplay, velkam ārā disku. Tas var būt puteris, driveris vai midrange. Un otrs velk otru disku un mēģinām piemest tuvāk pēc iespējas 4. grozam. Tas, kurš piemet klāt, dabū punktu un spēlējam kopā līdz 5 punktiem. Tas, kurš pirmais savāc 5 punktus, var izņemt un paņemt sev īpašumā disku, kur viņš vēlās. Cool! Nu tad ejam! Tā, tik līdz labs laiks parādījās ārā, mēs uzreiz skrienam uz laukumu filmēt šito challenge. Iepriekšējās dienas nebija iespējas vispār iziet ārā no mājas. Paspējam ātrāk nekā Air Baltic varēja paspēt notīrīt tīpadus. Bet ir labi tīrās. Bet ir labi, jo var redzēt, ka vismaz nav neviens spēlējis. Un tā kā būs ok. Nebūs problēma ar izmešanu. Rakstiet komentāros. Mums paldies, ka notīrījām 4. Air Baltica, jā. Uzrakstiet komentāros, tad viņi redzēs, un viņi tādu, nu jā, laikam jāsāk tīrīt tīpiedi. Labi, joks. Jokes aside, kas saka, amerikāni. Par mums ir mystery boxi, pa vienam vilksim, kā jau Arnis pateica. Sākam izaicinājumu vēlreiz, veiksmīt, jā. Tātad sākam ar Arni. Pirmais tur ir, jā, kodiņš, kurš vēl nav aktivizēts, pēc tam varēs dabūt to sporu jauno. Saliekot kopā 2 kartītes šitādas. Otra puse, kalendārītim. Jā, sarkanā. Tur galvenais uzreiz bija sarkanā rakstīts spore. Varēja redzēt, ka tas Cloudstones ir spore. Jā, un tad pirmais disks, visiem kastē viņš nāk uzreiz PD2. Jā, un Arnim, wow, cik smuka krasa. Swirly S-line. Es zinu, ko es ceru, ka mums nevienam nav caurspīdīgo balto disku šodien. PD2, tas ir disks, kuru, man liekas, mīlēja ļoti daudz cilvēku, tad, kad Diskmānija vēl bija kopā ar Innovu. Tas bija viens no labākajiem driveriem, ko Pro izmantoja. Super overstable. Izskatās, ka viņam ir tāds poptopiņš nedaudz. Būs vēl stabilāks meathooks. Paskatīsimies, kādā man krāsa ir. Tā. Man arī ir boks. Tas pats vien ir. Kodiņš. Nav baigais pārsteigums, ka skaties tā uz leju un ieraugu, bet... Viss kārtībā, bet Pāvels ir... Tu tikko atvēri. Jā. Bija šitais. Nu. Viņi visi vienādi. Man ir melns vismaz. Afigeni, skaties. Rītīgi labi. Labi, ka nav balts, bet... es jau... Es arī. Es tur kaut kādu zilo disku ieraudzīju, bet tas arī viss. Mums pirmais rauns, PD2 pret PD2, mēģinām dabūt CTP pie groza, un kurš dabūn tuvāk, tas dabūn punktu. Un es skaitās vistuvāk. Jā, es neskaitās CTP, bet es būtu labi. Ko mēs zinām par šo to disku? Viņš ir overstable. Ok. Labi, ka tur ir salikti tie dēļi tagad. No Arnim vajag tik tālāk par tiem kokiem tagad. Nu, skaidrs. Izskaties labi, bet skrienam. Tuk. Šeit ir timelapse. Tā. Un tavs? Tavs bišķi tālāk, jā. Ok. PD2 cīņā uzvar Arnis. 1 punkts. 1 point to Gryffindor. Labi. Disku tirdziņā būs ielikts kā nemests. Svaigs. Otrais rauns. Arnis velk. Viņam izskatās melns kaut kas. DD. S-line. Cipari? 11, 6, -3, 2. 6? 6, Boa. -3, 2. No, viņš tev pārlidos parigrozam. Izklausās pēc kaut kāda šraika vai kaut kā tāda. Vai ne? Nu, varbūt tieši tev patīk nestabilē diski. Jā. Ok. Parasts, melns. Ok. Man tur zils disks, bet man izskatās arī drivers. Tā kā. Man ir DD1. Tas ir normālais vreitiņš. Man liekas, es kaut kur biju atstājis savu DD1 to Halo, tāpēc man būs ļoti labi. Tagad tu metīs pirmais. Es paskatīšu uz ko. Mums būs... cik nestabils. Bet nāk atpakaļ.
Nope, ok. Nu, man ir iespēja dabūt punktu atpakaļ, bet mums šodien būs challenge, kurš vispār trāpīs saliņā ar šitām visiem. Jā. Tā izskatās. Kas ir? O, cerība. Es nevaru. Augstas rokas. Nedaudz. Un kā jau Arnis parasti saka, sen esmu spēlējis jau vairāk mēnešus. Tā kā viss kārtībā. Es ceru, dabūšu kaut kādus puturus, un tad mēs redzēsim. Šobrīd ar driveriem nav pierasts, ka mēs šajā grozā. Es domāju, ka es atkal trāpīju tajā pašā fokasā. Tu droši vien esi tālāk, tāpēc, ka tev aiziet. Bāvels saka, ka man... Mans ienaidnieks šodien ir šitais kreisais koks. Ja es tikšu viņam garām, tad es droši vien, ka dabūšu punktu. Šitas, vai šitas, vai šitais. Jā, tas ar bēļiem. Šitas. Turpinām tradīciju, Arnis sākumu izvilku. Es mēģinu neskatīties savā boksā ar periferisko redzi. Te izskatās midrange. Origins, vēl arī nestabils nedaudz. Geo, tā ir tā base plastika, jā? Jā, base, bet tā ir laikam tā pārstrādāta ar something. Stamps arī smuks, bet problēma ir, ka... Balts. Jā, nu viss. Ejiet, šobrīd varēsiet iet uz Meža parka laukumu, meklēt mūsu diskus. Balts? Arī balts. Jā. Rainmakers. Man sarkanajā boksā arī bija Rainmakers. Bet, nu, tas jau ir kaut kāds pazīstams. Tā kā tu uzvarēji punktu, tu arī atkal met. Ko? Jā. Nu, man vajag kaut kāda comeback mehāniku. Ok, man tikai jātiek tālāk par to koku, kā parasti. Nu, nē, tā. Jā, tas pats koks. Oi, gandrīz. Bet skips pa kreisi. Bet skips pa kreisi. Ja trāpītāja koka, tad būtu uzreiz... Kā tev liekas, būs, nebūs? Nezinu. Vai mūs uzreiz vienkārši video beigsies? Nē, mēs turpināsim. Vēl, jā. Rekur gros. Mēs te pret Arni. Tas ir Glaudīlaini. Viņš pat tagad nevar redzēt, bet viņš spīd tagad. Baigi forši disks. Tikai tāpēc atradu. Jā, tikai tāpēc atradu, jo spīdē. Viņš nebija pilnīgi balts pret zemi, viņš bija tāds zaļganīgs. Pat tādā gaismā viņš spīd. Jāskatās, kāds viņš būs naktī no Černobiļas. Tas ir, pirmais Stone, Cosmic Stone, kas tas? Tas ir Logix, Sealine Logix. My God, man patīk Logic. Tas tā kā Cosmic Stone, tāpēc, ka ir Cosmic Fury Logix. Varbūt tāpēc? Nezinu, smuks. Bet smuks Sealine Logic, tas ir ļoti retums. Stones. Stones, bet tas ir driveris. Tas izskatās FD1. Jā, Rage Stone. Lux Vapor FD1. Ļoti labs. Tik smuks. Galvenais, ka Rage Stone un viņš sarkans. Tas vienkārši ir tik labs. Ir. Oh my God. Viens groza paša. Nu, bet ļoti labi. Tas bija, jā. Ceru, ka tev aizskipoja. Es ceru, tur izskatījās, ka koka varētu būt, bet trāpījis, jo mēs neredzējām to pašu flēru, kad viņš skipo. Bet grozā būtu amazing. Jā, viņš šāds citās pret koku. Tas ir mans. Tādu metienu nedrīkst. Jā. Nedrīkst atdot, you know. Beidzot sanāca labs metiens. Reičs. Bet labi nopirkots. Riktīgi, jā. Es ceru, ka tu vinēsi, tu neatņemsi man viņu. Ja tu vinēsi. Upgrade visādi. Tehnikas ziņā. Jauni grozi. Jā. Meža par diskmānijas. Jā, no diskmānijas atvestējos. Izskatās, tur ir stikerītis. Spin 18, kas ir diskmānijas Eiropas veikals. Jā. Cik man ir zināms. Nu, izskatās disketcher. Jā. To pusi varbūt keidžs bišķi augstāks. Jā. Forši groz. Labs ir tas, ka visi tie uzzīmētie ar marķieri, kas iemeta vandāļi, ir cerams, ka neviens vairs nerakstīs virsū. Nedariet tā, tas nav smuki. Pat ja jums liekas, ka tas ir cool, tas ir vandālisms. Not cool, bro. Driverīts, mega liels. Kaut kas ir liels.
Tilts. Pagaid, tas ir Misprints, jā, tas? Jā. Oh my god, nu veiksmi tev, čau. Lux Vapor, jā? Jā. Nē, nu tad varbūt nav tik stabils, ja ir Lux Vapor. Vai tu metīsi otrādāk? Es atceros. I remember. O, man ir puterīts. Nu tad rip. O, krītis. Skaigāts. Skaigāts. Tev bija toreiz pagājuši gadu. Tagad man būs arī, es ļoti gribēju. Tilts pret Skaigādu. Viss cerība, ka Pāvils iemetīs kokā. Šitam tagad jāiet iekšā. For Simon Lezold, shout out. Super stabils. Viens. Nu, labs kiks, bet super stabils. Es nedomāju, ka būs tik stabils. Mega Anheuser. Nu, Vai jā. otrādāk? Vai otrādāk un rīp pirksti. Tieši tā kā es metu iepriekšēji. Jā, un tagad Lux Vapor vienkārši rollerdisks. O, nu nē, tad labāk būtu metis. O, tas varētu būt close. Abiem bija koks sitiens pret koku. Stabils. Jā, nenormāli. Es toreiz nedabūju uzmet. Es nezināju, kas jā. Nē, tagad tu redzi, kas tur notiek. Kādus pussekundi lidoja. Jā. Un tad rip. Man nekas tu uzvarēja. Nē. Nē. Rip Ragestone. No. Yes. Jā, ir tālāk. Ar Skaigādu. Ar Skaigādu. Es zaudēju ar puterīti 4. groza pret tiltu. Kā tas ir iespējams? Oh my god. Nu labi, nekas. Par kontentu. Jā. Noteikti. Tas bija tikai un vienīgi priekš skatītājiem, lai saglabātu intrigu. 9-1-1-6. Battle of Simon Lezolds vinēja Arnis. 9-1-1-6. 1-1-6. Nē, tur viens cipars jāizlaiž. Nu, tā kā tas tur nav jāskaita, tad ir 9-1-16. Puterīts, bet base plastika. P1. P1. Flex 2. P1 Flex 2. Flex 2 dīlē. Jā, ok. Man nekas midrange. Origin. Tagad es ar Origin, bet šitais ir Softexo. Kas tas labāk ziemā? Kāda atšķirības starp P1 un P2? Nosaukuma. Oh my god. Mans koks? Jā! Beidzot, es neesmu viens. Atņēmis daudz. Jā. Tur man liekas vajadzēs tam kokam vajadzēs tā kā trīskaršu slāni ar tiem dēļiem likt. Nav es, bet tas ir parkts. Var redzēt, kā cilvēkam ir Origins. Kaut kāds pazīstams disks roka, tā kā FD1 vai Origins uzreiz, tā kā tas aizies. Nē, tas ir Creator Series. CD1. Zetas mūs. Man tāds pats tikai zilā ir. Varbūt tev... CD1. CD nāc. Forši, man šitais disks ļoti patīk. Un krāsa vēl labāka. Nordic Phenom. Nu man tagad visi aizgāja. Tur vēl Eagles diskus vēl vajadzētu ielikt visus, jā? Kas nezinu, Eagles aizgāja no Discmanies. Niklas Antila arī aizgāja no Discmanies. Nu, jūs mums pateicu. Nordic Phenom, PD. Baigi labi. S-line PD, special blend. Cerams, ka viņš nav tik stabils kā C-line. Es domāju, ka viņš būs tā kā tilt. No manā roka. Nē. Stabils. Koks. Un pie groza. What the fuck? Man šodien veicās. Tiklīdz tieku pāri tam grozam, kokam, man uzreiz veicās. Līnija jau bija smuka. Nu ko, 4-3. Viņš ļoti gribēja pārspēt un dabūt to Ragestone manī. Bet jau trešā reize es nonāku šajā vietā. Ļoti labi. Pēdējā iespēja atgūt neizšķirtu. Pagaid, ja būs neizšķirts, tad mēs Draudzīgi, jā. Tā, lai ir draudzīgi. Sadosimies rokās un dosimies mājās. Umbā, jā. Kaut kāds fairrange. Rainstone. Rainstone. Kas tas ir? C-line Essence. Essence? Tas tev tieši der. Un stabilāka nekā parastās Essence, droši vien tā kā C-line. Rainstone. Galvenais, ka Rainstone, kāpēc nav Rainmakers? Arī sarkans. Nav maņanait, ja? Nē. Mums neizkrita maņanait. Nē. Tā ir tā taktika. Tā ir tā
Sīlaini taktika, tas tieši tās, ko es gribēju. Skaties, viņi ir ar tādām zvaigznītēm. Boā! Bet, man liekas, man jāmet forīti viņu, tā kā taktiku nekā citādāk neizmanto. Tāpēc pirmais metiens šodien būs ar forīti. Es vienkārši metīšu uz priekšu kaut kur. Viņa aizgāja bišķiņ pa kreisi, bet tev galvenais nestabilā flaitā tik tālāk par tiem diviem kokiem. Klausies, stop, pagaidi. Davai, ja tu tālāk aizmetīsi, būs tā kā neizšķirts, un mēs kaut kādus diskus tad izlozēsim starp skatītājiem. Jā, zem šī video, ja grib piedalīties izlozē ar mystery box diskiem, protams, ne stoniem, bet visādiem tādiem, ko mēs pakā neizmantojam. Tā kā rakstiet komentārā, gribu mystery box diskus, piedalāties izlozē. Jā. Davai. Tagad tev ir pa visiem skatītājiem pressure. Jā, viņš to izdarīja. Bija ļoti tuvu tam kokam, lai visi skatītāji būtu bēdīgi. Arnis ļoti centās. Viņš ļoti centās to, tā kā speciāli trāpīt kokam, bet, diemžēl viņam skills nav tik liels, lai to izdarītu. Un sanāk tā, ka mums ir neizšķirts. Jā. Man likās, ka tur būs uzreiz skaidrs, ka es vinēšu, bet Arnis vienkārši uzvilkā Big Boy Pants šodien un izcīnījās līdz neizšķirtam, un tāpēc skatītāji tiks pie diskiem. Jēj! Un mēs tiksim pie foršiem Flex Sīlaini diskiem arī. Komentējiet, piedalieties, cerams jums patika šis video. Mystery box forši, stoni diezgan stilīgi, un Pāvēlam, protams, bišķiņi krutāki. Jā, krutāki. Vismaz kādu gadu es tieku pie labākiem diskiem, nevis Arnis. Rakstiet komentāros, gribu saņemt mystery box diskus. Gaidiet nākamos video. Paldies!